25. maijā Daugavpils novada Naujinas pagastes Lutiški ciemā ar plašu svētku programmu rakstu un zīmju dažādībā izskanēja starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2014. Šī gada festivāla vadmotīvs bija lielais Augšdaugavas musturdeķis, kura darināšanu 2011. gadā aizsāka Naujinas novadpētniecības muzejs. Ar mērķi izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, iesaistot tā veidošanā pēc iespējas vairāk dalībnieku un iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Pašlaik ap 70 metrus garajā audeklā savus musturus ievijuši vairāk nekā 2300 cilvēki no visas Latvijas. Augšdaugavas festivāla svinēšana šogad sākās ar musturdeķa sagaidīšanu Daugavas krastos un pavadīšanu līdz Latgales sētei, kur festivāla dalībniekus un viesus sveicināja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jelīnska. Vēlreiz labdien visiem, kas šodien kuplina Augšdaugavas svētkus. Jā, jau 20 gadi, kā mēs šeit nākam, braucām, lidojam uz šo skaisto brīnumu jauko vietu, lai suminātu un godinātu mūsu likteņu upi Daugavu. Nesuminot Daugavu, mēs nevaram nesumināt mūsu tautas kultūru, mūsu tautas tradīcijas, parašas, ieražas. Un mēs esam tik daudz nacionāli kļuvuši, jo pie mums brauc arī ciemiņi no tuvākām un tālākām vietām. Daugavas svētku tradīcija dabas parkā Daugavas loki aizsākās 1994. gada 14. maijā, kad Daugavpils rajona padome sadarbībā ar Latvijas kultūras fondu un Daugavpils universitāti atklāja Markovas izziņas taku, klātesot toreizējiem valsts prezidentam Guntim Ulmanim. Markovas izziņas taka tika izveidota un atklāta pateicoties toreizējā pēcatmodas laika Daugavpils universitātes rektora Bruno Jansona atbalstam. Man tiešām liels prieks, ka Daugavpils universitātes vārds ir saistīts ar Augšdaugavas šīs skaistās tradīcijas sākšanos šeit, Daugavas ielejā, vienīgajā posmā, kur Latvijā patiešām ir saglabājusies neskarta Daugavas senlēja. Un tāpēc šodien es pirmkārt gribētu pateikties Daugavpils novadam un gribētu pateikties Naujenes pagastam par to, ka visus šos gadus jūs stingri stāvat uz savām pozīcijām, ka šajā vietā Daugavai ir jāplūst. Un es esmu pārliecināts, ka arī šie svētki, kas patiesībā ir labākais tāds godinājums mūsu bijušajam rektoram Bruno Jansonam, kura iniciatīva bija un kurš atbrauca un atveda mūs arī, kas te braucām talkās, un pirms 20 gadiem ierīkoja šeit Naujenes Markovas dabas izziņas taku. Un šodien varbūt kaut kur no mākonīša uz mums raugās ar tādu patiesu lepnumu par mums. Tad es esmu pārliecināts, ka mēs visi kopā arī šodien, kad joprojām kāds mēģina runāt, ka vajag hesu pie Daugavpils, ka visi kopā tomēr ar šiem svētkiem, ar draudzību, ar sadraudzību, jo Daugava nav tikai likteņu upe, Daugava ir arī tautu un dažādu Latvijas tautu vienotāja, un par to visskaistāk parādas Lutiški sāģa, kur ir gan vecticībnieku māja, kur ir latgaļu sēta, ka tas viss palīdzēs mums Daugavu nosargāt. Jaukus visiem svētkus! Lai dalītos atmiņās par laiku pirms 20 gadiem, kad Markovas izziņas taka tika atklāta, devāmies nelielā pārgājienā. Toreiz takas izveides projekts bija studentes Sandras Kokinas kursa darba pamatā. Es biju pietiekoši aktīva studente, kur viņš uzaicināja šo darbu arī uzlikt uz papīra un atbalstīt viņu. Tas bija mans kursa darbs, un man paveicās ar to, ka es esmu viena no retajiem, ka kursa darbs tiek realizēts arī dzīvē. Jo bieži vien studentiem gadās, uzraksta kursa darbu, saņem labu atzīmi, un tā arī tas arī paliek. Mans kursa darbs ir dzīves vēl joprojām, es ar to esmu ļoti, ļoti lepna par to. Pateicoties šim kursa darbam, arī mana profesionālā karjera kādu brīdi bija saistīta ar Naujenes pagastu un ar lauku turismu kā tādu. Tāpēc es jūtos ļoti apmierināta, un šī dāvana, ko man uzdāvināja novada kultūras pārvalde, man liels gandarījums par to. Pēc 20 gadiem pārsteigums liels. Un uz takas atklāšanu bija uzaicināts Guntis Ulmanis, mūsu valsts prezidents tajā brīdī.
Es biju tā, ka man ar pačukstēja viņam vadīja to ekskursiju, pastāsta viņam kaut ko. Un es tad visu laiku turējos viņam pie aizmugurē, pie pleca, bet daudz ko stāstīt nebija vajadzības, bet, tā klātbūtnes sajūta man bija tāda ļoti svinīgs pasākums bija. Apmeklētāji un viesi visas dienas garumā tika aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs, kurām caurivījās rakstu un zīmju dažādība. Slūtišķu sādžā notika vairākas radošās darbnīcas, lielām uzturdeķa veidošana, gliemezīšu izgatavošana, dzīparu namiņš, darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, zīmju un rakstu tulkotava. Latgales sētā varēja iegādāties dažādus darinājumus un labumus no mūsu māju amatniekiem un ražotājiem, kā arī izmēģināt savas prasmes kādā no amatu demonstrēšanas teltīm. Slūtišķu vecticībnieku mājas pagalmā varēja vērot bērnu mākslas skolu izstādi Mana laika zīme, kā arī Dacas Pudānes gobelēnu izstādi un Dacas Teivānes austo jostu izstādi. Pie Latgales sētas ik viens, kas vēlējās, varēja piedalīties sporta aktivitātēs, piemēram, uzspēlēt pļavas volejbolu. Plaši tika izmantot arī zirgu sētas klājumi piedāvātā vizināšanās ar zirgiem. Pie Slutišķu mājas tāpat notika arī folkloras kopu koncerts, jo dziedāja skanēja Daugaviņas maliņā. Jimlai, 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 rūdi, jimlai, rūdi, rallala. Jimlai, 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 rūdi, jimlai, rūdi, rallala. Tik pilūga izbīgoja, ar mēlu runot soka. Jimlai, 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 rūdi, jimlai, rūdi, rallala. Jimlai, 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 rūdi, jimlai, rūdi, rallala. Mēlus vārdus izrunāva, atbildes tik nadabava. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Sokas kaļis un ņirīt, tavs ar mītu orās krīt. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Vāga prūjam nāca viera, krita grovi apsaviela. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Jimlai, 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 rūdi, rallala. Svētku koncerti visas dienas garumā skanēja latviešu, krievu, angļu, itāļu un lietuviešu valodā, jo festivāls šogad notika ar Daugavpils novada domes un Eiropas Savienības programmas Eiropa pilsoņiem projekta atbalstu. Mums ir jādarbojas tālāk šajā projektā, mums ir jāpārstāv arī sava tradicionālā kultūra Itālijā, Fara San Martino pašvaldībā, kur mēs dosimies augusta sākumā. Tur viņa kultūras pasākums ir tāds vairāk ar modernās mūzikas ievirzi, un tāpēc līdzi ņemsim Naujienas mūzikas skolas saksofonu kvartetu. Un tādā veidā arī gatavojam programmu, lai tur būtu. Un, protams, arī gatavojam ziņojumus semināram, jo šajā projektā ir gan kultūras notikums, gan arī 2 dienu seminārs, kur partneri apmainās savā pieredzē. Un tieši šajā projektā ir pieredze kultūras mantojuma saglabāšanā, Otrā pasaules kara seku likvidēšanā, kādas Otrais pasaules karš ir ienesis kultūras mantojumā. Tāpēc tās ir gan semināra dienas, viedokļu apmaiņas, gan arī kultūras pasākums. Projektā Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana sadarbojas Islas pašvaldība Maltā, Fara San Martino pašvaldība Itālijā, Zarusu rajona pašvaldība Lietuvā un Daugavpils novada kultūras pārvalde. Programma atbalsta sabiedrības līdzdalību kultūras un mākslas aktivitātēs. Pateicoties tam, festivāla lielkoncertā Eiropas rakstu raksti uzstājās ciemiņi no saulēnās Itālijas, Maltas un Zarasiem. Folkmūzikas grupa Aurora no Maltas ir viens no vadošajiem folkmūzikas kolektīviem valstī, kas skatītāju uzmanībai piedāvāja raitās un atraktīvās dejas folkmūzikas pavadījumā.
Skatītāju koncerta laikā iepazina arī tautas deju kolektīvu no Itālijas, kas priecēja apmeklētājus ar jautrām dejām un visiem labi pazīstamām dziesmām itāliešu valodā. Dziedājumam pievienojās arī skatītāji. Trasporto vino, lo bevo e lo trasporto qui dentro di me. Zarasu kultūras centra lietuviešu tautas mūzikas kapele Čirver Virai, kas Daugavpils novadā nav pirmoreiz, ar savu iestrumu un muzikalitāti aizrāva arī visus pārējos. Koncerta izskaņā uzstājās novada kolektīvi, kultūras centra vokālais ansamblis Stage On, tautas deju ansamblis un vidējās paudzes deju kolektīvs Līksme.